Iedomājies, ka sēdi pretim kādam, šaha galds starp jums, figūras sakārtotas pilnīgā kārtībā. Ir kaut kas īpašs šajā brīdī, klusā, bet spēcīgā enerģija gaisā. Figūras šķiet dzīves, tās aicina tevi tās pārvietot, izdomāt gudru gājienu ar karalieni vai riskēt, upurējot kādu figūru. Bet šahs nav tikai spēle ar figūrām uz galda, tas ir prāta treniņš. Piemēram, Napoleons Bonaparts. Šis lielais imperators, kuru pazīst ar viņa izdomu kaujas laukā, bija arī dedzīgs šaha spēlētājs. Kad viņš nebija armiju priekšgalā vai pieņemot svarīgus lēmumus, viņš bieži spēlēja šahu, pilnveidojot savas stratēģijas. Napoleona acīs šahs nebija tikai izklaide. Tas bija veids, kā asināt prātu, lai trenētu tās pašas stratēģijas, kas vēlāk noteica valstu likteņus. Bet šaha pasaule nav tikai imperatoriem vai ķēniņiem. Tā ir visiem, kas ir gatavi domāt dziļi, kas vēlas vest savu prātu uz atklājumu un izaugsmes ceļa. Iedomājies Sāru, mazu meiteni, kura atrada šahu skolas bibliotekā. Sākumā tas bija tikai zinātkāre. Figūras bija tik dažādas, katrai bija sava loma un spēks. Bet, kad Sāra sāka spēlēt, notika kaut kas negaidīts. Viņas iztēle iedegās. Viņa sāka redzēt savus zirdziņus ne tikai kā figūras, bet kā drosmīgus varoņus ceļojumā. Viņas karaliene nebija tikai koka figūra. Tā bija varena valdniece ar neierobežotām iespējām. Kā Sāras prasmes auga, tā auga arī viņas spējas domāt kritiski, paredzēt sekas un pieņemt drosmīgus lēmumus. Šahs viņai kļuva par veidu, kā saprast pasauli ap sevi, mācīties prognozēt dzīves pagriezienus un pieņemt lēmumus ar gudrību un rūpību. Nu, bet tagad iedomājies, ka sēdi pie šaha galda ar karalieni Elizabeti I, vienu no vēstures visvaronīgākajām valdniecēm. Arī viņa mīlēja šahu, bet Elizabetei spēle nebija tikai par figūru gājieniem. Tā bija viņas ceļš, lai mācītos pacietību un precizitāti, kas bija nepieciešama, lai valdītu pār visu valsti. Kā monarham, viņai bija jādomā daudz soļus uz priekšu, tieši tāpat kā šahā. Viņai bija jāpāredz savu ienaidnieku gājieni, jāapzinās sabiedroto vēlmes un tautas cerības. Šahs savā ziņā palīdzēja Elizabetei trenēt savu prātu sarežģītajam diplomātijas un valsts pārvaldes darbam pasaulē. Tu redzi, šahs māca mums daudz vairāk nekā tikai stratēģiju. Tas māca pacietību, kā gaidīt pareizo mirkli, lai veiktu sitienu, kā palikt mierīgam zem spiediena un kā skaidri domāt, kad esi saskāries ar grūtām izvēlēm. Un tas māca mums arī pazemību, jo dažreiz, neskatoties uz rūpīgiem plāniem, mēs pieļaujam kļūdas. Bet tieši kļūdās mācāmies, kļūstam labāki, pārdomājam un augam. Un kā teica lielmeistars Garijs Kasparovs, šahs ir cīņa pret savām kļūdām. Un šajā cīņā mēs atrodam patieso izaugsmi.
Kad tu sēdi pie sava šaha galda, atceries, tu ne tikai pārvieto figūras, tu mācies, kā orientēties dzīvē, tu mācies domāt kritiski un radoši, saprast pasauli dziļākā veidā un kļūt par labāku cilvēku. Tātad, nākamreiz, kad spēlēsi šahu, domā par to, kā par ceļojumu, prāta deju. Iedomājies Napoleonu, kurš viens pats sēž ar figūrām, pārdomājot nākamo gājienu. Vai iedomājies karalieni Elizabeti, kura domā, kā nostiprināt savu valdīšanu. Iedomājies Sāru, vienkārši meitene, kur ar katru gājienu kļūst drošāka, mācoties dzīvot ar viedumu, pacietību un drosmi. Un atceries, šahs ir dāvana, dzīva, elpojoša spēle, kas asina prātu, aizdedzina iztēli un māca sirdī būt pacietīgai, gudrai un drosmīgai.